Tuvojas Jāņi, tāpēc ir laiks noskaidrot, kurš ir labākais bezalkoholiskais aliņš. Šis pirmais ir tērvetes bezalkoholiskais alus. Šis alus garšo diezgan viegli, un tam ir arī viegla saldena garša ar nedaudz apiņu rūgtumu. Priekš bezalkoholiskā alus es dodu labu septītnieku. Nākamais ir lielvārdes bezalkoholiskais alus. Lielvārdes alus pēc smaržas ir diezgan stiprāks, uzreiz var just. Smaržo gandrīz vai kā īsts alus. Garša ir nedaudz stiprāks kā iepriekšējais, bet nav jūtama tik ļoti salduma garša. Tā tuvinās vairāk kā īstam alam. Savā ziņā garšo vēl joprojām ļoti viegli. Šim es dodu 7,5. Nākamais ir tērvetes bezalkoholiskais alus. Pēc izskata nevarētu pateikt, ka tas ir bezalkoholiskais. Smaržas ziņā tas gan atšķirās. Ja man būtu aizsietas acis, es nemaz nepateiktu, ka tas ir alus. Jā, šis ir tāds salds. Rūgtums ir daudz mazāk kā iepriekšējiem, bet vēl joprojām ir jūtams. Un garšo diezgan augļaini. Šim aliņam es dodu septītnieku. Man prasās bišķīt mazāk to augļu garšu un vairāk rūgtumiņu. Nākamais ir Mešpils bezalkoholiskais alus. Šeit gan rakstīts, ka te ir 0,5% alkohola. Smarža ir viegla, nedaudz arī augļaina, bet mazāk kā iepriekšējiem. Wow! Šis ir viegls, labs rūgtums. Nav gluži kā alkoholiskajam alum, bet ir ļoti labs un patīkams. Šis man ļoti patīk. Šim alum es dodu 9. Ļoti garšīgs. Nākamais ir jaunums, ko es iepriekš nebiju redzējis. Tas ir rožu alus. Krāsa ir ļoti interesanta, vairāk kā limonāde atgādina. Smarža arī ir ļoti interesanta. Smarža pavisam nav pēc alus, tā vairāk smaržo pēc meža ogu sulas. Un garša arī ir vienkārši kā limonādei. Es alus garšu nejūtu. Garšo vairāk pēc ķiršiem un citām ogām. Kā priekš limonādes šim es dotu 9, varbūt pat 9,5. Priekš alus es dodu knapu 4, jo pēc alus tas vispār negaršo. Nākamais ir bezalkoholiskais blank. Šis alus no pārējiem atšķirās ar to, ka tas nav taisīts no miežiem, bet gan no kviešiem, tāpēc arī tas ir gaišāk. Šis ir mans mīļākais bezalkoholiskais alus. Es uzskatu, ka bezalkoholiskais blanks garšo pat labāk kā alkoholiskais. Šim es dodu 10 no 10, te nav ko lieku piebilst, man garšo. Man patīk, cik gazēts tas ir, man patīk tā citrusainā garša, man patīk, cik viegls tas ir. Vienkārši 10. To aliņu es arī redzēju pirmo reizi, tas ir kokmuižas bezalkoholiskais kviešu alus ar greipfrūtiem. Šis smaržo pēc aliņa vairāk kā blanks. Wow! Garša ir ļoti interesanta. Greipfrūtu pa visam noteikti jūt, bet es neteiktu, ka tas garšo ļoti pēc alus, vairāk pēc tādas rūgtas limonādes. Ļoti ir jūtama greipfrūta garša. Kopumā tāds viegls aliņš, bet tas īsti negaršo pēc alus. Tāpēc es dodu tam 7, bet ideja ir ļoti laba. Nākamā ir bezalkoholiskā korona. Man liekas, koronu visi zina. Es teiktu, ka šī bezalkoholiskā korona garšo ļoti līdzīgi parastai klasiskajai, taču tomēr nedaudz vieglāk, nedaudz varbūt garšo ūdeņaināk, bet tas to nepadara par sliktāku. Vienkārši labs, gaišais, vieglais aliņš. Šim es dodu 9. Un pēdējais ir vēl viens Bavārijas alus. Šis ir ingvera un laima alus. Garšo ļoti saldi, garšo ļoti limonādīgi, bet šim aliņam nav ne alus garšas, ne alus smaržas. Varbūt pavisam nedaudz ir rūgtumiņš, bet kopumā ļoti patīkama garša. Jā, šim es došu 7 arī. Man ir interesanti, kuru aliņu es izlaidu, kuru tu bezalkoholisko aliņu ieteiktu dzert Jāņos.